Vakar es esmu Ilze no Iespējamās misijas 4. iesaukuma, un man stāsts par šodienu ir tāds, un tie secinājumi galvenie ir tādi, ka līderis nevienmēr ir tā redzamākā persona. Līderis ir cilvēki, kas ir spējīgs aizraut grupu, aizraut ar savām idejām vai grupas kopējām idejām. Un šis secinājums man radies no Zanes 3 lekcijām par situatīvo vadību, jeb līderību, un tas ļoti labi sasaucās ar vakardienas tematu, kas bija par emocionālo inteliģenci, kur bija par harizmu, par to, kā cilvēki spēja aizraut. Respektīvi, vakar stāstīja par psiholoģiju, šodien mēs tur redzējām, kā tas īstenībā strādā un kā tas iet kopā ar teoriju. Tas bija fantastiski. Pēc tam mums bija Liene ar Mārtiņu, kas mums stāstīja par 3 mērķiem. Jā, ir panākuma mērķis, pārliecības mērķis un pieejas mērķis. Ar tiem mēs šodien vispār sākām strādāt Vasaras akadēmijā un strādāsim vēl ilgi. Un septembra beigās paši būsim spējīgi noformulēt savējos uz saviem 2 gadiem vai īsāku laiku. Un īstenībā ļoti vērtīga pieredze no Lienes un Mārtiņa, jo viņi dalījās ar saviem, kā viņi formulējuši mērķus. Mēs skatījāmies iepriekšējo gadu dalībnieku mērķus, un tas ir vērtīga pieredze mums pašiem, lai spētu saprast, kādus mērķus mēs septembra beigās būsim spējīgi noformulēt. Un tad tikko pēdējais, kas mums bija saruna ar 2 dalībniecēm no Iespējamās misijas, kas jau savu misiju skolā ir beigušas. Tā bija Santa un Ieva. Un mēs viņas apveltījām ar daudziem dažādiem jautājumiem par praktiskām lietām. Viņi stāstīja savus stāstus, kā viņam gājis skolā, ar skolniekiem, ar vadību, ar personālu, ar attiecībām, ar projektiem. Tas arī ir ļoti liels ieguvums šodienai. Mēs vienkārši arvien vairāk saprotam, kas mūs sagaida 1. septembrī.